1,1, 1,6, laulības, pirmais darbs 3,2, dīzelīts, benzīns. Pēc tam pamostā zaļā sirdsapziņa Belo. Bet patiesībā garlaicīgi. Un nav jau arī tie gadi vairs, ka tagad varētu tā caurām dienām nodarboties ar sportu. Gribās kaut kādu tā kā palīdzību, tā kā atbalstu saviem zaļajiem centieniem. Šodien mēs viesosimies tuvākajā nākotnē. Te dara. Jā, tās ir palielinājums smadzenes. Pagad, bet tur jau jābūt ir akadēmiķiem, lai to varētu savienot visu pareizi. Nav tik traki. Jāsaprot krāsas. Kā mākslinieks jūs zināt krāsas, tad arī palielinājums jūs varat savienot. Tu man glaimo. Mākslinieks ir Pauls Timrots. Viņš Liepājā spolēja ar kaut kādu riteni, kas līdzīgs šim, baigi skaisti pa smiltīm. Un izrādījās, tas ir iespējams, kaut gan mani puikas noteikti zina, ka nevar pabraukt ar riteni pa smiltīm. Tas ir pateicoties šitām smadzenēm? Viens no uzdevumiem, ko viņas dara, ir tas, lai šis ritenis, ar ko jūs parasti braukājat, pa smiltīm ietu dinamiskāk, jaudīgāk, ātrāk, saprotamāk. Tā ir sadaļa Te dara par elektroritiņiem. Tu vari pastāstīt par to vēsturi? Man liekas, latviešiem tur Latvello, visi tie knikšķi ar to ērenpreis atzimšanu. Ir kaut kāda tāda dīvaina nianse, ko varbūt es neesmu nojaucis. Velosipēdu vēsture ir ļoti sen. Parastie skrejteņi jau nākuši no Vācijas jau pirms pusotra gadsimta un pat vēl senāk. Kas tieši uz ērenpreis, tā ir klasika, ko mēs, tāpat kā Mercedes ir klasika, tāpat tās ir ērenpreis, un tas ir tikai apsveicami. Bet elektroriteņiem vairāk tā vēsture ir sākoties ar Nikolas Tesla nākšanu pasaulē un viņa darbībām Amerikā. Un līdz ar to arī pēc viņa inovācijām radās arī elektrotransports, un viens no tiem bija elektrodivritēņiem. Lai tu izdarītu kaut ko jaunu, tev ir jāmācās, ko cits darīs vēsturē. Ja tu zini, ko viņš ir kļūdījies, ko viņš ir darījis labu un sliktu, tad tu uz tā var būvēt arī savas zināšanas. Šie ir čehu elektroriteņi? Šie ir čehu elektroriteņi, jā, konkrētie. Un uz tiem arī mēs sākām mācīties. Mēs nopirkām, izmēģinājām, atķeksējām visu, kas viņiem ir labs, kas ir slikts, tad izdomājām, kā slikto padarīt par labāku. Un to, kas ir labs, padarīt par iespējams varbūt vēl labāku. Sapratām to, ka mēs zinām, kā varam lētāk, kā varam šeit uz vietas, kā varam uztaisīt labāku, un vienkārši sākam to darīt. Cik daudz ir Latvijā taisīts? Cik ir tavu darbu? Šie konkrētie riteņi bija limitēta sērija, ar ko mēs iemācījāmies. Būvējuši, patiesībā mēs neesam, mēs šeit esam inženierējuši, zīmējuši, projektējuši, taisījuši, vispārējais detaļas mēs pasūtījām, lai mums izstrādā, jo tā bija ļoti maz tirāža, kas mums nebūtu atmaksājusies nekādā formātā. Bet rāmi jūs paši esat taisījuši? Šis ir mūsu zīmēts, nav fiziski taisīts, viņš ir iedots pasūtīts izstrādāt, jo ir vajadzīgs iekārtas, un līdz ar to tas rāms būtu izmaksājis uz 25 rāmjiem milzīgas summas. Designed by Blue Shock Bike, assembled in Latvia. Kas tev tos smukos krāsojumus taisa? Pats pa naktīm taisa. Vispār esmu mākslinieks, esmu beidzis sākotnēji koku izstrādājumu dizainu. Interesē tieši radīt jaunas lietas, gan vizuāli, gan praktiski. Droši vien tas kaut kur lēnām atsaucās visā. Tad tu esi galdnieks ar kreiso vītni, kurš ir nonācis līdz elektroritiņiem. Jā, droši vien, kurš varbūt ir dabūjis par nagiem no kādas Ēveles un saprats, ka tur ir kaut kas labs. Jā, Ēvele var noraut arī ausī, ja grib labi. Šeit ir motors iekšā? Tur ir motors iekšā, jā. Viņam pašam tā piedziņa, viņš dabūna elektrību pa šito pusi un bliež iekšā, jā? Jā, tur ir magnētiņi uz riņķi gar motoru malām un iekšā spolīts, kā visiem elektromotoriem, kā mūsu veļas mašīnām, mikseriem, urbjiem. Tieši tāpatās tur ir iekšā. Kas vēl vajadzīgs? Nākošais ir tā baterija vajadzīga. Tur var pacelt viņus pēc jau uztaisīts. Pagriežās. Tādu, to es nepiedomājos, ka... Un tad aizslēdz ciet. Tās ir mazas lietas, ko mēs cenšamies risināt. Un aizslēdz, un jūsu koferīts ir, tajā ritenī neviens nevar aiziet, jums ir atslēga, enerģija jums vienmēr. Un ja jums, piemēram, ir jāuzlādē, jūs dzīvojat 5. stāvā, jums nav jānes ritenis bieži vien augšā, bet jūs vienkārši varat uznest bateriju, paņemat, atslēdzat, attaisam vaļā, izņemam ārā. Un uznesam augšā. Jā. Šādu bateriju uzlādēt vajag maksimums 4 līdz 6 stundas, bet, ja ir pareizais lādētājs, var piedzīt pilnu arī 5 minūtēs.
Savukārt runājot par vienas uzlādes cenu, 7 centīmi uz 100 kilometriem. Tas ir apmēram tikpat dārgi, cik uzvārīt ūdeni brokastīs vienai ģimenei. Es varu ar savu biologu izglītību šo mēģināt saspraust? Bez problēmām. Nebūs tā, ka zila dūma darbnīcā nodzēs ūdens? Nav baterijas zilas dūmas nedabūsim, bet es domāju, droši, ka tu nesajauks tur. Kāpēc tas smadzenīt vajadzīgi? Smadzenītē tiek ielikts to, lai pirmkārt jūs varētu ar roku veikt dažādas funkcijas, to jaudu, cik jūs vēlaties saņemt, jūs varat pats ieregulēt. Otrs, lai tad, kad jūs minaties, viņš saprast, kad jūs minaties un kad neminaties. Jo tur ir speciāli pielikt dažādi sensori, kur nosaka to, cik liels slodzi jūs izdarat uz pedāļiem, kad jūs pātrināties, kad nē. Un, lai to visu kaut kādā veidā radītu saprotam gan pašam dzinējam, gan arī jums, lai starp jums būtu tā sintēze, tad līdz ar to ir vajadzīga tā smadzenīte. Man tagad ir viens jautājums, kurš droši vien man visi skolas puikas gribētu uzdot, cik tad ātri iet? Es pārsvarā visiem tā arī atbildu tik, cik veselības polisa atļauj. Konkrēti mēs tā esam šobrīd līdz 25 un vajadzības gadījumā līdz 30 elektroriteņus, bet ierobežs ir 100 km/h un pat vairāk. Cik jūs fantazējat? Un šeit rāda to, cik liels ir nobraukums, un šis ritenis ir 1 mēnesi braucis. Labi, un tagad atzīsties godīgi, cik tu esi minies no šīm 1118 kilometriem? Es teiktu 18,1. Tad es spiežu šitām braucu? Jā. Grūž tevi! Jā. Cilvēki ir teikuši, ka braukt ar riteni ir sajūta, ka braukt ar Dievu. Kad tagad es griežu, viņš man grūž vēl uz priekšu. Jā, tieši tā, viņš šobrīd ir ieprogrammēts, jo tev ir uzlikts arī uz maksimālo jaudu atbalstīt. Ja tu sāc griezt, viņš saprot, ka dodam vaļā. Žēl, ka tikai nav 100 km/h, bet varbūt labi ir. Man jau vēl šādi tāda darba dzīvē jāizdara. Wow, paskaties, vēl viens atbrauc atcer. Baigi прогрессивные cilvēki, kas te dzīvo. Вы откуда? Купоны? Выиграл Волгу, что ли? Нет, выиграл поездку на велике. Так меняться будем, что ли? Поставить сюда электрический мотор. Смотри, что я делаю. Вот я сижу такой, да? Вроде как придурок с велосипедом. И вдруг, юху, чау! Как вам это нравится? Здорово. Мне тоже кажется. Cilvēks no Maskavas atbrauc uz biķerniekiem, pariņķojas un vinnējis ekskluzīvu iespēju. No dziļas pagātnes skaistajā nākotnē. O, Štelle! 160 km ir tas elektroautomobīļa rādījus. Kāds ir šitam rādījus? Viens noteikti nepiekrist par elektroautomašīnu rādījusu, bet elektrodivritēniem šobrīd, ko mēs būvējam, apmēram ir 50 līdz 70 km. Varam uzbūvēt 200, bet vai tev vajag katru dienu 200 km ar elektrodivritēnu? Es šodien atbraucu uz Liepāju, kā redzes dzīves. Jā, bet tu būtu vienreiz varbūt braucis ar riteni uz Liepāju 200 km tev vajadzētu, bet tas būtu bet dažs reizes tev gadā varbūt vajadzētu. Elektroautomašīnām tieši tas pats ir būvēt tieši tāpēc, ka cilvēkam vairāk ikdienā nevajag. Te ir tāda sajūta, ka es to būtu pelnījis jau sen, skaties. Bez kāda piepūles. Tas mūsu uzdevums, pirmkārt, kāpēc mēs paši sākām darboties ar visām šiem lietām un ražošanas lietām, cenu samazinājums pirmkārt, jo latvietis mirstīgais nav gatavs maksāt tik, cik vidējais vācietis. Līdz ar to mums bija jāatrod veidi, kā šo tehnoloģiju padarīt pieejamāk latviešiem. Un tagad vidējais vācietis brauc pie tevis jau, ja? Es domāju, ka šogad būs vidēji vācieši, kas interesēsies par to ļoti intensīvi, jo cena ir uz pusi zemāk nekā Vācijā. Jebkur var uztaisīt pie elektroriteni? Būtībā jā. Vajadzīgs nedaudz zināšanas un vēlme tas, ko jūs vēlaties, un jā, var uztaisīt jebkur riteni par elektrodiviriteni. Varu izmēģināt. Nē, man pašam iedeva uz goda vārdu. Elektriskais. Ko jūs vēl varat? Man ir powers, redzi? Zinājāt, ka viņi Liepājā taisa šitādu riteni? Jā! Latvija! Latvija! Latvija!
kur tad paliek tas sports? Ja tev visu laiku noregulē un brauc mājās. Nu labi, manos gados, bet tavos? Sports joprojām ir uz riteņu, jo vienmēr jūs varat izslēgt un sportot. Mūsu gadījumā, pat arī tā kā es jauns cilvēks, es patiesībā visu laiku braukāju uz enerģiju, vispār neminoties, jo es vēlos ātri pārvietoties un bieži vien izdarīt to distanci, kurš pietiekami liels priekš riteņa, un neiesīstot, lai es aizbrauktu pie cilvēka un varētu turpināt, diskusijas. Cilvēks taču nopirks darba vajadzībām šādu braucamo Rīgā. Sarēķinājās, ka viņš vienā vasarā ietaupa sev 2 nedēļas no dzīves laika, ko viņš pavadītu autobusā vai sastrēgumos. Nav jāuztraucās par Rīgas domas satiksmes organizāciju. Tu jāpo daudz svaiga gaisa. Cik tas ir svaigs Rīgā? Šeit Liepā jau cita lieta. Bet ar šādi viņš paliek svaigāks. Jā, šādi viņš paliek svaigāks, un es arī izmantoju to enerģiju, ko es naktī nevaru izmantot. Un arī bieži vien, kad cilvēki saka, ka viņi izbrauc ar to riteni, viņiem mundrums parādās, jo, lai gan viņi ir kā braukši ar atbalstu, kustība ir notikusi un cilvēku mundrums paliek tāds, tas tikai rītā. Tas ir, ja es pateiktu savam trenerim, ka es esmu novalcis mēnesī 1200 km, viņš teiks, wow, labi, piedod, man jābrauc. Au!